Labrīt visiem, pamodāmies. Reku šitādā mājiņā mēs superīgā te dzīvojam. Tādā ciematiņā. Velospēdi tur mētājas vienkārši uz ielas, visiem tie pakaļs ir. Atslēdz mašīnu, lūdzu. Te tāds viss zaļš. Šitas arī jūsējies? Sakopām, tad bija vienkārši aizauguši pļāva ar... Un jums arī tur aiz mājas ir tur, ja? Jā, ar 3 hortensīdu krūmēm, un tad mēs ieaudzējām priekšā dzīvu žogu. Sīkie te pa vidu spēlē futbolu, un viņi visi bumbas lidoja šurp, un kopš taču dzīvu žogs ir nekas nelido vairs. Nu loģiski. Viņi šitā te atstāja riteņus viņiem pie kājas, ja? Ja mēs atstātu, tad mums tā, mums maksas uz darbu jāiezad, un pēc tam mēs brauksim brīvsolī viss. Jūs šafat? Tagad tā. Nu, un gan jau, ka šodien atkal būs interesanti. Davai, čau. Šādi izskatās īrija autoservis. Nu, neko neatšķirās tā kā Latvijā. Tikai viena atšķirība, kad stūri ir otrā pusē un tiek remontēts īru mašīnas. Bet ir arī ar šādu numurzīmu. Redziet, LV. Nu, tā kā tā, nu, varētu teikt tāpat kā Latvijā. Te pat ir kameras. Redziet, te var uzfilmēt, kas notiek ārā un iekšā. Nu, ja nu bandīti atbrauc. Vēst gas un tā. Labrīt! Iepazīsties ar viņu. Var vaļā krūt, es esmu YouTubers! Var vaļā savu firmu, jā. Man nav krekliņš šodien līdzi. Vismaz nav TikTokā. Nē, es YouTubers parastais. Prastais YouTubers, jā. Tad ir Raidis, kurš atbild par autoservisu. Nu, servis, jā. Un tad ir Oskars, kuram ir riepu biznes. Viņu katram savs, bet garāža viena, un viņiem 3 katram savs, lai varētu to īrijā, nu, kā saka, legāli. Tad ir tas biznes tāds, uztaisīts 3. Nu, lai katram būtu sava tāda, kurš katrs atbild par savu lietu. Viņi zina, kā sadalīt biznesu, lai būtu mazāk jāmaksā nodokļi. Nu, arī, protams. Šo mēs īriski nepārtulkosim, vai īri nesaprot? Nē, nu vienkārši tas ir viņiem biznes, nu, kā saka, katrs atbild par savu lietu. Bet, nu, ja jau divas mašīnas, bijus pacēlājam vienu no tā Latvijas mašīnu, tad jau biznes iet. Jāuzpild degvieliņu bišķīt. Esam nobraukājuši, ne? Jā? Diezgan esam nobraukājuši. 60 litri. 60 litrus esam izbraukājuši. Ain't no use to sit and wonder why it'll never do somehow. Golvei ir pilsēta Golvejas grāfistē. Tā atrodas pie Koribas upes starp Koribas ezeru un Golvejas līci. Tā ir apdzīvotā vieta Konahtas provincē, kas ir 5. lielākā apdzīvotākā pilsēta Īrijas salā un 4. lielākā apdzīvotā vieta Īrijas republikā, un tās iedzīvotāju skaits ir 85 900. 1124. gadā Konahtas karalis Golvei sākotnēji būvēja kā nocietinājumu, bet vēlāk Golvei izauga par svarīgu tirdzniecības ostu. Sākot ar 21. gadsimtu, Golvei ir tūristu galamērķis, kas pazīstams ar festivāliem un pasākumiem, tostarp Golvejas starptautisko mākslas festivālu. 2018. gadā Golvei tika nosaukta par Eiropas gastronomijas reģionu.
Pilsēta bija arī Eiropas kultūras galvaspilsēta 2020. gadā. Don't think twice, it's all right. Viduslaikos Golveju pārvaldīja 14 tirgotāju ģimeņu oligarhija, kur 12 bija normāņu izcelsmes un 2 īru izcelsmes dzimtas. Tās bija Golvejas ciltis. Pilsēta uzplauka starptautiskajā tirzniecībā, un viduslaikos tā bija galvenā īrijas osta tirzniecībai ar Spāniju un Franciju. I can't hear you anymore. Drinking and wandering, walking way down the road. Golvejas muzikālā ainava ir daudzveidīga. Tāpat kā lielākajā daļā īrijas pilsētu, tradicionālo mūziku spēlē krogos un ielu izpildītāji. Golvejas senās mūzikas festivāls piedāvā tradicionālo īru mūziku, kas radīta no 12. līdz 18. gadsimtam apvienojot tās skanējumu ar dejām un tā laika tērpiem. So long, honey babe, where I'm bound, I cannot tell. Golvejas pilsētai ir reputācija īrijas pilsētu vidū, jo tā ir saistīta ar īru valodu, mūziku, dziesmu un deju tradīcijām. To dažreiz dēvē par īrijas divvalodīgo galvaspilsētu, lai gan tāpat kā citur īrijā iedzīvotāji pārsvarā sarunājas angļu valodā, Golvejā nereti ir dzirdama īru gēlu valoda. Precious time, don't think twice, it's all right. Golveja un tās cilvēki ir pieminēti vairākās dziesmās. Interesanti, dziesmu Golvejas meitene 2000. gadā sarakstīja amerikāņu mūziķis Steve's Earls, un 17 gadus vēlāk dziesmu ar šādu pašu nosaukumu sarakstīja brits Eds Sheerans. Sawtill prom with a Galway girl. Ko mums tagad ekskursija pa Galvei? Atnācām šitādu te katedrālīti, ko varat apskatīties man no aizmuguras tāda ir no. Mēģināsim iekļūt iekšā un pastīties, kā iekšpusē notiek tur, jā. Debesīs uzņemtās Dievmātes un Svētā Nikolai katedrāle plaši pazīstama kā Golvejas katedrāle, ir Romas katoļu katedrāle Golvejas pilsētā Īrijā. Golvejas katedrāle ir Golvejas Kilmotsdogha un Kilfenora Romas katoļu diecēzes bīskapa mītne. Vārds katedrāle ir cēlies no grieķu vārda kathedra, kas nozīmē krēsls. Un patiešām šādas mēbeles ir atrodamas katedrāles svētnīcā. Vecpilsētas cietuma vietā 1958. gadā sākās būvniecības darbi, kurus pabeidza 1965. gada 15. augustā, kad Golvejas katedrāle tika arī iesvētīta, un tā ir jaunākā no Eiropas lielajām akmens katedrālēm. Katedrāles arhitekts bija Džons J. Robinsons, kurš iepriekš bija projektējis daudzas baznīcas Dublinā un visā valstī. Katedrāles arhitektūra balstās uz daudzām stilu ietekmēm. Kupols un pīlāri atspoguļo renesanses stilu, tostarp režģu logi un mozaikas atspoguļo plašās kristīgās mākslas tradīcijas. Katedrāles kupols, kura augstums ir 44 metri, ir ievērojams orientieris pilsētas panorāmā. Katedrāles ērģeles sākotnēji 1966. gadā uzbūvēja Liverpūles firma, bet no 2006. līdz 2007. gadam tās atjaunoja un ievērojami paplašināja īru ērģeļu būvētājs Trevors Crows. Tām ir 3 klaviatūras un 59 reģistri, un tās regulāri izmanto dievkalpojumu laikā, kā arī ikgadējā vasaras koncertu sērijā. Katedrālē ir arī mazākas pārnēsājamas ērģeles ar 1 klaviatūru un 4 reģistriem. Koribas upe Īrijas rietumos plūst no Koribas ezera caur Golveju uz Golvejas līci. Upe ir viena no īsākajām Eiropā, un tās garums no ezera līdz Atlantijas okeānam ir tikai 6 kilometri. To iecienījuši vietējie kajaku braucēji, kā arī vairāki airēšanas klubi un izpriecu kuģi. Šīs upes maksimālais dziļums ir 94 pēdas, jeb 29 metri. Koribas upē ir ļoti pieprasīts posms, kas pazīstams kā Golvejas makšķernieku paradīze, un kas stiepjas apmēram 250 jardu, jeb 230 metru garumā, no aizsprosta,
līdz Salmonvēra tiltam Golvejas pilsētas centrā. Pavasarī un rudenī šajā posmā ir atļauta licencēta makšķerēšana uz lašveidīgajām zivīm. Licences ir ļoti limitētas, jo makšķerēt gribētāju ir ļoti daudz. Salthillē ir piejūras apgabals Golvejas pilsētā Īrijas rietumos, kas atrodas Lenaboju pilsētvidē un piesaista turistus visu gadu. Tā ir 2 kilometrus gara promenāde, ko vietējie dēvē par prem, no kuras paveras skats uz Golvejas līci. Ļoti iemīļota vieta peldēšanas entuziastiem, kuri ar peldēšanu nodarbojas visu gadu, neatkarīgi no laika apstākļiem. Cilvēki nāk caur gadu peldēties. Tālo, izskatās, tas redzēt šitā Tagad vējš, nezinu, dzirdot, nē, bet redzēt, cilvēki peldās mierīgi, vējš, kāds stresi. Nezinu, cik silts ir ūdens, bet laikam es nečamdīšu viņu. Bet jā, caur gadu cilvēki peldās. Šī vieta saucās Connemara laikam, jā, un te ir tāda kalni, kas saucās, tāda pauguriņa, kas saucās 7 brāļi. Un reku kā izskatās, tur arī ūdenskritumi ir tagad, kad lietas nolēja un tā, un ļoti skaista daba. Nezinu, vai jums tas tā nododās, tā daba, bet man nododās acīs. Nē, pasakājami. Ap Beiglena pili 1832. gadā uzcēla Džons de Arsijs no Clifdenas. Tā tika iznomāta toreizējam draudzes priesterim kā atpūtas māja. 22 gadus vēlāk to nopirka Īrijas baznīcas misijas biedrība, lai to izmantotu kā protestantu bērnu namu. Tieši šeit meitenes tika apmācītas mājas kalpošanai. Connemāras bērnu nams darbojās 101 gadu, kad tas tika slēgts finansiālu grūtību dēļ. Pēc tā slēgšanas ēka tika pamesta un kādu laiku tajā dzīvoja lielopi un aitas. Īpašumu iegādājās padraigs Džoiss no Clifdenas, un ap Beiglena pils par viesnīcu kļuva 1969. gadā, un kopš tā laika ir viena no Connemāras labākajām viesnīcām. Priešu sala, jeb Pines Island, kas atrodas Ballinaffadā, Īrijā, ir maza, skaista sala Lough Key ezera vidū. Tā ir lieliska vieta ikvienam, kas mīl dabu un vēlas izbaudīt mierīgu skatu uz spilgti zilo ezeru un tā apkārtējiem pakalniem. Clifdenas pils. Pili uzcēla Džons Darsijs 1815. gadā gotiskās atmodas stilā. Tā bija pirmā vērienīgā ēka, kas ap to dibināja jaunu pilsētu Clifdenu. Darsija īpašumi plauka apmēram 30 gadus, bet kopā ar daudziem citiem to finansiāli izpostīja 1845. gada lielais bats.
Pēc tam pils tika nodota Bāta Eiru ģimenei, bet 40 gadus vēlāk pils tika pamesta un tā pamazām sabruka. Sky Road, jeb debesu ceļš, ir 16 km garš panorāmas ceļš, kas sākas un beidzas Konemāras galvaspilsētā Klivdenā. No Klivdenas ceļš virzās uz rietumiem, kur krustojums sadalās uz Lower Sky Road vai Upper Sky Road. Fantastisks skats paveras no autostāvvietas uz Klivdenas līci un piekrastes salām Atlantijas okeānā. Skats tiešām ir elpu aizraujošs. Ko? Esam tādā restorāniņā, iesim paēst. Un tad jau ielikšu varbūt kādu foršu bildīti, kā tur izstājās. Nu tā, šitas ir tāds, ka zivtiņu ēdamais. Un šitas ir stūv, kas ir ar Guinness alu taisīts tāds lielopu, tāds sautējums, afigēni garšīgs. Skaties, es noriskēšu. Un